Tātad es šodien esmu jūsu otrs runātājs. Mani sauc Ilze Ozola, un es pārstāvu vairākas biedrības, aktīvi darbojos šobrīd 4 Latvijas meža certifikācijas padomē, Latvijas Nacionālajā kūdrāju biedrībā, Ezeru un purvu izpētes centrā un arī vienā starptautiskā lielā organizācijā, starptautiskajā kūdrāju biedrībā, jeb apvienībā. Kā jau tur pirms tā vārdiņa manējā ir minēts, es esmu arī iegūst doktora grādu ģeoloģijā un konkrēti pētot purvus. Tāpēc arī šodien tas stāstīņš būs par, man šķiet, es vienmēr cenšos izstāstīt par purviem un par kūdru, tā teikt, no pamatiem. Sākot, tā teikt, no zemes kodola līdz pat pašai augšai. Tātad, tad jau pie lietas, kas manuprāt ir jāzina par purvu. Jā, tad purvs ir sauszemes platība, kurā ir raksturīgs patstāvīgs vai ilgstošs mitrums, specifiska augu valsts un kūdras uzkrāšanās. Un ir atšķirības starp purvu un kūdras atradni. Purvu, kā mēs to sakam paši cilvēki ikdienā, bet, pieņemsim, ar purvu biologs saprot kaut ko pavisam citu. Ja? Un tad, ja es kā ģeologs skatos, kas ir purvs, tad tā ir principā ar kūdras atradni, kur ir vismaz 2 hektārus liela un kur kūdras slāņa biezums ir 30 centimetri. Un man nav svarīgi, vai tur virspusē aug sūnas vai mežs. Ja, kas savukārt ir svarīgi biologam, kurš saka, ja tur aug mežs, tātad tas nav purvs, tas ir purvains mežs. Un lielākoties, tad, kad mēs skatāmies uz purva karti un runājam par purvu izplatību, mēs runājam par kūdras atradnēm un nevis par purviem. Ja mēs skatītos tikai purvus un purvainus mežus, tad mums iespējams tā teritorija sadalītos citādās proporcijās. Un, lai purvs vispār veidotos, tam ir nepieciešama principā ieplaka, pamatnē ieplakai ūdens necaurlaidīgi ieži un ilgstoši stāvošs ūdens. Ir vēl teorijas par to, ka tur ir vajadzīgi anaerobi apstākļi un tā tālāk, bet tā īsti nav taisnība, jo tas atšķir augstais purvs, zemais purvs, un par to es arī stāstīšu. Jā, tad ir vairāk purvu un attiecīgi arī kūdras veidi. Tātad augstais purvs ir purvs, kur lielākoties kuri baroja, sāksim ar otrādāk. Sāksim ar to, ka tad, kad ezeri aizaug, mums ir lielākoties purvi veidojušies aizaugot ezeriem vai pārpurojoties minerālu gruntī. Tad, kad tie aizaug, tad sāk lēnām veidoties zāļu purvs. Zāļu purvs ir tāda mitra pļava. Tie ir tie purvi, no kuriem visiem ir bail, kur tur ieiesi, noslīgsi un tā tālāk, ko filmās arī rāda. Zāļu purvs un attiecīgi arī kūdra veidojās no dažādām niedrēm, zālēm, grīšļiem. Un tad, kad šie augi vairs nevar ar saknēm sasniegt minerālu, gruntsūdeņus nevar dabūt minerālu vielas, tad lēnām tā veģetācija nomainās un veidojās pārējais purvs. Un pārējais purvā tur ir gan zāļu purvs, gan jau sāk veidoties sūnu ciņi, koki nevis nokalst, bet nopūst. Un tad, kad tās sūnas ir uzvarējušas šo stadiju, pārējais purvu stadiju, tad veidojās mums augstie purvi. Un tas ir tas Eiropas izpratnē nozīmīgais biotops mums arī. Un diezgan daudz arī mums viņi ir izplatīti, salīdzinot varbūt arī ar citām Rietumē Eiropas valstīm. Līdz ar to arī augstajā purvā veidojās sūnu kūdra, un tā ir tā kūdra, par ko tad mēs šodien arī runāsim, par to nozīmi mežsaimniecībā. Ja? Un lai vispār šie purvu veidotājs teica, ka ir vajadzīgas šīs ieplakas, un mums Latvijā šo ieplaku ir ļoti, ļoti daudz. Un tāpēc mums ir gan tas, ka mums ir ieplakas, gan nokrišņi vairāk kā iztvaikošana, gan arī ūdens, gan arī reljefs, kas nav, tā teikt, ļoti stāvs, un upes, kas mums ir lēnas, un lēnām iznes barības vielas no ezeriem. Mums ezeri aizaug, mums ieplakas aizaug, principā pārpurošanās mums Latvijā ir
ir bijusi diezgan liela problēma. Un iespējams, ar klimata pārmaiņām šī pārpurvošanās mazināsies, bet joprojām es, braucot pa Latviju, ļoti daudz, kur redzu, kad mums upes pārpurvojas, un jūs jau paši zinat, ezeri mums ir lielākoties sekli, un daudz, kur arī nav iespējams peldēties. Tā kā purvu veidošanās ir tāds nebeidzams process. Viņš varbūt kādu brītiņu var apstāties. Kādā no šīm stadijām, ja ir ļoti sausi klimatiskie apstākļi, kā tas arī ir bijis pagātnē, purvs var apaugt ar mežu. Un tad atkal mainoties klimatiskiem apstākļiem, kļūstot vēsākam un mitrākam, tad atkal purvs, tā teikt, paliek aktīvs un sūnas sāk vairāk augt. Un līdz ar to arī to var redzēt kūdras slāņos. Ļoti daudz, kur, pieņemsim, tad, kad jūs purvā braucat, tieši kūdras iegūs vietā, ja ir tie celmi, purvu ceļa malās, tie celmi ir tie no tā laika, kad uz purva auga mežs. Un pieņemsim to, ko mēs varam tagad redzēt Latgalē, mums ļoti daudzi purvi jau apauga ar mežu. Un tur tādi ar akačiem klāti augstie purvi ir diezgan maz sastopami. Teikšu purvs, jā, bet kopumā salīdzinot, pieņemsim, ar Ziemeļvidzemi vai Piejūru, kur šie purvi ir vēlāk veidojušies, to akacīšu tur ir vairāk. Un tad, kāda tad ir nozīme purviem? Ņemot vērā to, ka purvā veģetācija aug diezgan strauji, tātad sūnas var izaugt pat 10-15 cm gadā. Tad, kad augi aug, viņa fotosintēzes rezultātā, jūs to noteikti zinat no bioloģijas stundām, bet es jums atgādināšu. Fotosintēzes rezultātā viņa no atmosfēras paņem CO2, to C atstāja sevī, oglekli, un O2 izdala. Tad, kad tā atmirusī masa, augu masa, nonāk ūdenī, kurā nav skābekļa, viņa tā masa īsti nevar sadalīties. Viņa nedaudz sadalās, bet ļoti minimāli. Un tādā veidā veidojas kūdras slāņi. Tā nesadalījusies masa ar katru gadu, ja tur ir pieņemts, ka 1 milimetru gadā, bet mūsu pēdējie pētījumi rāda, ka tas ir varbūt arī vairāk milimetru gadā, viņi tādā veidā veido arī šos te slāņus. Un tie slāņi, ja viņi ir zem ūdens, tad, ja nenotiek gaisa piekļuve, tātad O2 piekļuve ogleklim, tad viņi ir, tā teikt, drošībā. Purvs ir kā konzervbuņģi, viņš tur iekšā šo oglekli. Bet tiklīdz ūdens līmenis nokrīt, tas var būt gan meliorācijas rezultātā, gan arī dabisku klimata pārmaiņu rezultātā, tad atkal veidojās šis CO2. Tas ir tas, ko mēs it kā negribam. Arī kūdras ieguves laikā mēs ūdens līmeni pazeminam un rodas CO2 emisijas. Metāns netik daudz. Metāns vairāk veidojās mums dabiskajos purvos, bet jā. Principā tiek uzskatīts, ka purvi satura aptuveni 30% no visiem sauszemes oglekļa krājumiem. Tā ir neliela teritorija ar ļoti lielu oglekļa ietelpību. Protams, ka purvi ir arī bioloģiskās daudzveidības nodrošinātāji, jo tieši šī specifiskā vide ir vieta daudzām retām sugām un daudzām arī aizsargājumām sugām. Jāsaka, ka skatoties uz Latvijas teritoriju kopumā, mēs vairāk runājam par augstiem purviem bioloģiskās daudzveidības nozīmē. Zemie purvi mums kaut kā ir aizmirsti, jo tie nav Eiropas nozīmes biotopi, līdz ar to mēs par viņiem kaut kā tā īsti nesatraucamies. Par to es vēlāk arī vēl pastāstīšu. Tātad ūdens regulācijas funkcija tiek pieņemts zinātnē, ka purvi darbojas kā sūkļi, tad, kad ir daudz ūdens, viņi tā kā uzsūc ūdeni, un tad, kad ir karsts, tad tā kā viņi atdod. Tas, ko es pati esmu ievērojis, ka tad, kad ir karsts, viņi neko tur daudz neatdod. Ja, tā nav nekāda labdarības iestāde, kas visiem ir karsti, tad es atdošu visu savu ūdeni. Tā tas arī nenotiek. Purvs var atdot tik daudz, cik viņam ir tajā virskārtiņā. Tas, kas ir kūdrā ūdens, tas principā ir, ja vien tu neizrodas grāvi, viņš ir ieslēgts. Viņš kūdrā ūdens uzkrājās līdzīgi, ja noturās līdzīgi kā mālā. Ja, tas īpašības ir ļoti līdzīgas.
Un tāpēc arī mums ir kūdras iegūs vietās grāvī ik pēc 20 metriem. Ja viņus raktu, tā teikt, ik pēc 40, tad to vietu vienkārši nevarētu nosusināt. Un tas ir saistīts tieši ar to, ka kūdra slikti atdod ūdeni tādā ziņā, tad, kad viņa ir slānī. Tad, kad jau viņa ir, arī tad, kad viņa ir substrātā, viņai ļoti labi tā ūdens uzsūkšana, noturēšana un tik ātri neizžūst. Augsnes aizsardzība un kvalitātes nodrošināšana, tas ir, protams, saistīts ar to, ka ja mēs ienesam kūdru ar visu to oglekli, kas viņā ir augsnē, tātad mēs veicinām to augsnes veselību, jo tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam augsnē vienmēr noturēt oglekli vai papildināt augsni ar oglekli, lai viņi būtu, lai tur viss process notiktu veiksmīgāk. Tad, attiecīgi, tāpēc arī mums kādreiz arī tika izmantot kūdra augsnes ielabošanā, bet tagad mēs tā vairāk daudz nedaram. Tas ir pārāk dārgi izmantot kūdru augsnes ielabošanā, to var atļauties, ja tev ir īpaši varbūt pazīšanās, vai arī šo substrātu, kas ir izmantots, siltumnīca aizaudzējām stādiņu, un pēc tam tātad vedam uz lauku un iestrādājam zemē. Tā tas arī notiek. Bet, jāsaka, vairāk ārzemēs nekā Latvijā. Tā kā kūdra ir ļoti vērtīgs resurss, ierobežots, tiesa gan atjaunojams resurss. Un tas ir tas, kas tiek bieži nepareizi minēts, ka kūdra ir fosils resurss, tā nav taisnība. Ja kūdra spēj pieaugt par 1 līdz 3 vai 5 milimetriem gadā tas slānītis, tad kā mēs kaut ko, kas pieaug ik gadu, diezgan lielās platībās var nosaukt par fosilu. Jo bieži vien kūdra tiek salīdzināta ar oglēm, un tikai tā iemesla dēļ, ka dedzinot kūdru, rodās līdzvērtīgs izmešu daudzums, kā dedzinot ogles. Un tāpēc arī tiek pieņemts, ka kūdra jau tas pats, kas ogles ir, bet tā galīgi nav, kaut vai no veidošanās viedokļa. Ogles mums vairs nevar veidoties, jo viņas veidojās dinozauru laikā, zinat, tad, kad mums arī bija purvi, bet tie bija citi purvi, un šie te purvi augstas spiediena un temperatūras apstākļos, kas nozīmē, tās ir tektoniskas kustības, veidojās par oglēm. Tad mums ir jānotiek ārkārtīgi lielām izmaiņām uz zemes, lai šie esošie purvi, kas mums tagad ir, viņi veidotos, ja kūdra tajos purvos veidotos par oglēm. Tās ir vispār divas nesalīdzināmas lietas. Tā kā kūdra var augt ne tikai tajās vietās, kas mums ir dabiskas, bet arī tajās vietās, kur mēs kūdru esam beiguši iegūt, un ir atjaunots ūdens līmenis, ir sākus atkal veidoties veģetācija, vienalga vai tās ir sūnas, niedras vai zāles, atkal sāk veidoties šie te, kūdras veidošanās process atkal atsākās. To var arī labi redzēt, pieņemsim Medenpurvā, tepat pie Rīgas, jums nav tepat, man pie Rīgas sanāk Baložos, ir kaut kādi 70 gadus atpakaļ beigta kūdras ieguve, un tur jau tagad ir tāds kūdras sūnu slānis izaudzis, pa kuru var mierīgi staigāt kā pa dabisku purvu. Tā kā šis nav tāds, ka mēs tur kaut ko stāstam par vienu vietu, tādas ir ļoti daudzas vietas. Tas, ko es jums stāstīju, kad kā tad purvi uzkrāja, tas ir fotosintēzes rezultātā, nepilnīgi sadaloties šiem te augiem, kas atmirst, un tādā veidā mēs arī uzkrājam oglekli. Un, kā jau arī stāstīju, ka tiklīdz mums purvs, ja mums purvs ir mitrs un nav ārkārtīgi nosusināts, tad tas veidojas kā oglekļa krātuve, bet tad, kad mēs viņus susinām, tad principā mums veidojas emisija avots. Un te ir tas, ko es jums mazliet jau ieskicēju par to, cik daudz oglekli spēja uzkrāt purvi, cik zālāji un cik meži un cik te ir tuksneši. Ja? Salīdzinoši šī mazāks platības daudzums var absorbēt krietni lielāku oglekļa daudzumu. Un kas tad ir kūdra? Tātad es jums stāstīju, kūdra ir organisks nogulums,
kas veidojas no nepilnīgi sadalījušās augu masas mitrājos, purvos, kūdrājos, aplūstošās teritorijās. Un, jā, tā sastāv galvenokārt no daļai sadalītiem augiem, ūdens un minerālu vielām. Un, kā jau iepriekš minēja, tad mums lielākoties mēs izdalām zāļu kūdru, jeb melno kūdru un sūnu kūdru, jeb gaišo kūdru. Ja zāļu kūdru mēs izmantojam, lai lielākoties viņu izmanto dedzināšanā, ja viņa ir liela siltumietilpība, apkurē. Ne tikai tāpēc, ka arī substrātiem, jeb dārzkopībā viņai nav ļoti liels pielietojums, jo viņa pati satur ļoti daudz minerālu vielas, ļoti daudz elementus, ko nesatur sūnu kūdru. Un, ja mēs, pieņemsim, gribam izmantot kūdru profesionālajās siltumnīcās, mums ir svarīgi, lai tur nekā nav, lai viņa ir plika, tukša, un lai viss, ko mēs tur pievedam, lai augstu arī saņem. Tāpēc zāļu kūdru var izmantot arī kā mēslojumu, un to arī dara. Ja, ka mēs veidojam ekstraktus no šī. Patiesībā zāļu kūdra jau ir ekstrakts, un ja mēs vēl veidojam ekstraktu no ekstrakta, tad, ja domājaties, tas diezgan liels tāds varības vielu daudzums. Pieņemsim, ķemeru dūņas ir arī kūdra, patiesībā nevis dūņas, un principā var redzēt, ka medicīnā viņi arī ļoti plaši var pielietot tieši šo tumšo kūdru. Jā, un sūnu kūdra, kā jau es teicu, tātad iedomājieties sūnas, jūs izspiežat ūdeni, un tur ir vienkārši švamme. Un līdz ar to arī tieši tāda pati ir kūdra, ja tur nekā daudz nav iekšā. Viņa ir pufīga, poraina, labi uzsūc mitrumu. Jūs droši vien esat dzirdējuši, ja, ka Pirmā un Otrā pasaules kara laikā un arī pirms tam sūnas ir izmantotas kara apstākļos, tad, kad bija brūces, vajadzēja pārsiet, tad viņi ļoti labi uzsūca šķidrumus, un arī kūdrā sūnās iekšā ir dabiska viela, tā dabiska antibiotika, kas neļauj arī veidoties baktērijām. Un viņi ne tikai tad uzsūc, bet arī ārstē. Ja? Un līdzīgi ir arī ar augiem. Ja? Tad tur neveidojas baktērijas šajā kūdrā, un tāpēc arī mēs viņu tik ļoti daudz izmantojam. Jā, tad, kā es minēju, kūdrai ļoti augsta uzsūktspēja. Te iet zemes pH līmenis, un te vairāk runiet par augstā tipa kūdru, jeb sūnu kūdru, tā parasti ir skāba. Zemes sadalīšanās pakāpe, jā, jo vienkārši purvā nav skābeklis, līdz ar to arī tur nekādas baktērijas nedzīvo, līdz ar to arī nav, kas viņu sadala. Un ir augsta organisko vielu koncentrācija. Porainība un gaisa caurlaidība, un tas, ko es minēju, tā ir absolūti tīra. Te mēs varam savā ziņā tā ir augsne, ko mēs eksportējam, bet tīra augsne. Ja mēs eksportētu augsni kā tādu nevarētu, tad kūdru pieņemsim mēs varam. Tad, ja mēs paskatāmies, kur tad mums ir purvi pasaulē, šī patiesībā karta ir tāda karta, ko es ļoti daudz izmantoju prezentācijās, kādus 5 gadus atpakaļ. Un var redzēt to, tā laika uzskati par to, kur mums ir purvi. Bet nesen tika apzināti veikts viens pētījums, projekts notika, kur laikā zinātnieki devās meklēt kūdru tur, kur viņai vispār nevajadzētu būt pēc idejas, bet viņi tika atrasti ļoti daudz kur. Līdz ar to tā kartīte purvu izplatības jau ir krietni savādāka. Un redzam, jā, protams, ka tie ir lielākoties ziemeļu platumgrādi, bet tāpat arī dienvidos, pat Āfrikā veidojas purvi. Un tas ir tas, kāpēc es teicu, ka nav obligāti jābūt nokrišņu daudzumam lielākam par iztveikošanu. Ir svarīgi, lai tajā vietā, lai viņai būtu patstāvīgs ūdens līmenis, teiksim, lai palienēs purvi īsti var veidoties, jā, bet ļoti lēnām. Bet lielākoties vajag tā, lai tas ūdens tur krājās un ir visu laiku. Tā kā, jā, es pieļauju, ka šī karte pēc gadiem vēl tiks papildināta, jo tad, kad es biju konferencē un zinātnieki stāstīja par to,
no dažādām valstīm zinātnieki stāstīja, ka viņi nekad nebija iedomājušies, ka tas, ko viņi tur redz, tā melnā masa ir kūdra. Ka principā tā ir kūdra. Līdz ar to es domāju, ka arī, pieņemsim, Turcijā cilvēki saka, ka viņiem īsti nesot purvu, bet tikai nesen viņi ir sapratuši, ka patiesībā tas, kas viņiem tur deg zem mežiem, ir kūdra. Tā kā tur arvien jaunas lietas tiek konstatētas. Ja mēs skatāmies uz Latviju, tad tā ir mūsu Latvijas purvu izplatības karte, bet jāsaka, tās ir kūdras atradnes. Tas, ko es jums sākumā teicu, purvi un kūdras atradnes īsti nav viens un tas pats. Šeit mēs redzam tas, kas tika padomu laikos kartēts kā kūdras atradne. Un te ir tie oranžie ir augstie purvi un zaļie ir zemie purvi. Un iezīmēts ir Ogres novads, jo tur viena maģistra darba ietvaros students veica pārbaudīt, cik daudz no šiem te zemajiem purviem ir atrodami arī dabā. Un jāsaka, ka augstie purvi mums iespējams ir šajās pašās robežās, kā tas ir rādīts, un tikpat daudz izplatībā, un varbūt pat vēl vairāk, tad ar zemajiem purviem tā viss nav. Jo pa šo laiku, man liekas, tā kartēšana tika beigta kaut kādos 80. gados, ļoti daudz purvi jau ir nosusināti, un tie ir tie zāļu purvi, viņi nosusināti lauksaimniecībā, nosusināti arī mežsaimniecībā. Un jāsaka, kūdras ieguve notiek tikai 4% no visām šīm te platībām, purvu platībām, jeb 0,4% no Latvijas teritorijas. Tā kā tas ir ārkārtīgi mazs daudzums, tie ir 25,000 hektāri, kuros notiek kūdras ieguve. Kopējā kūdras atradņu platība mums ir aptuveni 640,000 hektāri. Un tad izstāstīšu mazliet vairāk par to zemo purvu. Tad no 20 vietām, kas tika apsakotas uz lauku, tikai 4 patiesībā tika saprast, ka tur ir kūdra un tas varētu tikt klasificēts kā zemais purvs. Pārējos, diemžēl, vairs tur nekā nebija. Līdz ar to tā kartīte būtu jāpārzīmē diezgan krietni. Iespējams, ka mums pat ir arī visā Latvijā šīs teritorijas krietni mazāk. Un tas iemesls, kāpēc mēs tā īsti nesatraucamies, ir tieši tas, ka tas nav Eiropas nozīmes biotops. Par Eiropas nozīmes biotopiem mums ir jāatskaitās. Ja zemie purvi būtu, tad arī mēs par viņiem atskaitītos, un iespējams, ka tad mēs būtu ļoti lielās nepatikšanās, jo jau ar augstiem purviem mums tur visādas viņu stāvoklis pasliktinās, un tad ir jāveic darbības, bet naudas tam nav. Tātad par kūdras nozari. Tātad līdz 17. gadam kopumā Eiropā tika iegūts aptuveni 20 miljonu tonnas kūdras gadā, kas atbilst aptuveni 66 miljoniem kubikmetru, un tie ir aptuveni 80% no pasaulē iegūtās kūdras. Šo kūdru izmanto aptuveni 750,000 cilvēki, kas atbilst uz vienu cilvēku, tās ir aptuveni 7 kg emisiju. Un, ja tas ir līdzvērtīgs aptuveni 2-3 litriem degvielas patēriņam gadā. Tātad Latvijā mēs kūdru iegūstam vidēji 1,2 miljonu gadā, pēdējos gados tas ir vairāk, jo vienkārši klimatiskie apstākļi ir bijuši labvēlīgi, un jāsaka, ka kūdras nozara, līdzīgi kā lauksaimniecības nozara, ir ļoti, ļoti saistīta ar to, kādi ir laikapstākļi. Jo, lai iegūtu kūdru, ir jābūt aptuveni nedēļu ilgam skaistam saulainam laikam, lai kūdras virsslānītes var izžūt un kūdru vispār varētu iegūt. Kopumā mēs eksportējam kūdras produktus aptuveni 280–300 miljonu eiro vērtībā. Un nozīmīgākie eksporta tirgi mums ir jau Ķīna. Pēdējos gados Ķīna ir lielākais. Mēs vairāk eksportējam uz Vāciju, bet arī Vācija eksportē tālāk mūsu kūdru uz Ķīnu. Un arī mēs patiešo eksportējam uz Ķīnu. Un tad ir Itālija, Nīderlanda, Polija, visas tās valstis, kur mēs audzējam dārzeņus. Un Ķīna arī ir pievērsusies dārzeņu audzēšanai.
lai gan viņi paši saka, ka viņi audzē savām vajadzībām, lai savus cilvēkus tā teikt, darītu veselākus ar šo pārtiku, bet tad, kad es pagājušajā gadā biju Ķīnā uz konferenci, es neredzēju uz šķīvīša vai kaut kur veikalā nopērkams krūmmelenis, kas ir lielākais. Tas, ko viņi audzē visvairāk, ir krūmmelens un tomātus. Tomāti nav ķīniešu tāds ēdiens, jā, mēs vairāk asociējam itāļus ar tomātiem. Un, tad, kad es nesen uzzināju, ka, man liekas, ka kronis, ja, ir tie, kas taisa konservas, dažādas konservējums, ja, tad kronis iepērk tomātus jau tomātu pastu no Ķīnas. Tā kā šis man bija pierādījums manām aizdomām, ka patiesībā Ķīna audzē visu vai lielākoties priekš Eiropas vai gatavojās audzēt Eiropai. Jo mēs paši ejam prom no kūdras, tas būs arī vēlāk, bet mēs ieskicējuši, jā, mūsu tās prasības mums liek izmantot alternatīvus substrātus un kūdru nē Eiropā, ja, bet Ķīnai tā nav nekāda problēma. Jūs negribat, mēs audzējam, un pēc tam jūs pirksiet tāpat no mums. Un, jā, un tas, ko atzina šie kroņu pārstāvi, ka patiesībā tai tomātu pastei ir līdzvērtīgas īpašības, viņi neko neatšķirās, un cena viņa ir zemāka nekā no Eiropas nākušiem tomātiem. Tā kā, jā, tā tas ir. Tātad mēs esam viena no lielākajiem kūdras produktu eksportētājiem pasaulē. Vēl, tā teikt, mums priekšā ir, varbūt pat kūdras produktu ziņā, laikam, tad mēs pēc šīs abliņas sanākam pat pirmie. Kanāda ir kā nākamie. Kanāda savu kūdru eksportē lielākoties uz ASV. Un tad ir Igaunija un Lietuva. Tātad mēs 3 mazās Baltijas valstis esam lielākie kūdras ieguvēji pasaulē. Un tas ir gan labi, gan slikti. Ir forši, ka mums ir kaut kāds resurss, ko pasaulē vajag. Slikti ir tas, ka mēs politiskajā ziņā esam mazi un klusi. Un tas ir arī mums atspēlējis ar to, kāpēc mums visiem sāp galva par kūdras nozari un kāpēc es arī šeit vispār kaut ko stāstu. Tā kā mums vienkārši nav ar ko bloķēties, mums nav valstis, ar kurām skaļi izteikt to, kādas mēs redzam bažas, jo patiesībā ne jau mums to kūdru vajag, mēs viņu lielākoties eksportējam. Tur arī ir lielākie kūdras produktu eksportētāji. Mēs esam starp eksportētāji. Mēs uz vietas patērējam aptuveni 5% no tā, ko mēs iegūstam. Un lielākoties mežu stādu audzēšanai. Visu pārējo mēs eksportējam, un kaut kā pasaule vēl nav modusies par to, ka kas notiks, ja mēs tiešām, tā teikt, ar nākamo gadu vairs neko neeksportēsim. Vienkārši nebūs, kur vispār audzēt pārtiku. Tāpēc tā ir tāda liela problēma, un tieši tāpēc arī es esmu iesaistījusies starptautiskā organizācijā, un jāsaka, varbūt, ka mēs paši esam vainīgi, ka mēs nepietiekami novērtējam šo starptautisko sadarbību. Mums visiem ir jābūt aktīviem, jāiesaistas starptautiskajās organizācijās, jo tikai tā var pastāstīt, kāda ir situācija manā valstī, un ko tavs lēmums iespējams kā tas ietekmēs manu valstu un iespējams tālāk arī pašiem sevi, kāda tā ķēdīte var būt. Tāpēc, ir labi, ka mēs esam aktīvi tagad, bet jāsaka, ka pirms tam diezgan maz. Arī tāda valsts pārstāvju, no tāda valsts pārstāvniecības viedokļa arī es gribētu teikt, ka mēs kaut kā negribam būt neērti. Mēs negribam teikt, ka mums ir problēma ar emisijām dēļ kūdras, kuru patiesībā vajag visai pasaulē. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz to, kā notiek kūdras, kā tas izskatās kartē, tad tas izstās šādi. Ja. Un te ir, starp citu, augšā harms the climate, but it makes money. Tas ir no viena projekta, no šī iepriekšējā projekta, ko es minēju, kas ir diezgan zaļš projekts, un līdz ar to, tā viņi atzīst, tas, protams, nodara ļaunumu klimatam, bet tā tomēr ir nauda. Un ne tikai nauda, tā ir arī pārtika, ko mēs tur audzējam. Tāpēc, lielākoties es teiktu, ka mēs esam
Lielākoties Eiropa ir tā, kas nodrošina pasauli ar kūdru, jo Kanāda lielākoties redzat uz savu kūdru eksportē uz ASV. Jā. Mēs savukārt pa visu pasauli. Mēs no Latvijas aptuveni uz vairāk kā 100 pasaules valstīm eksportējam. Tad kūdrai ir ietekme galvenokārt uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un enerģētika patiesībā ļoti, ļoti maz un citām nozarēm. Tā kā mēs esam maza, bet diezgan nozīmīga nozara šīm divām nozarēm. Un ja mēs skatāmies uz mežsaimniecību, tad kūdru kā resursu mežsaimniecībā ir izmantota jau gadsimtiem ilgi, tikai tas pielietojums ir protams, mainījies. Ja, tad kādreiz purvi un kūdrainās tās augsnes tika uzskatīts par neproduktīvām un tādām, ja tev iedalīja purvu vai kūdrainu zemi, tad tas parasti tika iedalīts nabadzīgākiem cilvēkiem auglīgās zemes. Tā kā liels pretstats, jo tu neko daudz tur nevar izdarīt. Tev viņi ir jānosusina, viņi jāsusina regulāri ir. Ja viņi ir tendence tomēr tiem grāviem aizaugt, viņi nav tik stabili. Ja tā ir sūnu kūdra, tad tur patiesībā nekas daudz negrib augt, ja tu tur nemēslo kaut ko. Līdz ar to, tās zemes tika tādas, jau mums, kāpēc mums ir iesēdies, ka purvs ir kaut kas tāds briesmīgs, no visādiem viedokļiem. Tur aizēja noslīkst, un arī, ja tu to zemi dabū, tad tā ir tāda zeme, kur nekas neaug, līdz ar to tas nozīmē, ka neko daudz nevar nopelnīt. Bet līdz ar nosusināšanas ēru tad sākās varbūt tāda vairāk šo zemju intensīvāka izmantošana. Un te ir viena skulptūra no koka par purva velnu, un tā tika uzstādīta 974. gadā, atzīmējot ZPS, lai kas tas arī nebūtu, Siguldas zemju nosusināšanas pabeigšanu. Tad viņi svinēja to, ka viņi no purva ir izdzinuši purva velnu. Un tāpēc tas purva velns tur tika uzstādīts, bet tagad vairs viņš nav palicis, tā bija koku skulptūra, bet kādreiz vienkārši liekas tā, cik ļoti mēs cīnījāmies par to, lai šīs zemes nosusinātu, tik ļoti tagad šī politika mūs spiež domāt pretējā virzienā, ka mums viņas ir jāatgriež atpakaļ to dabiskajā stāvoklī. Un kūdru, protams, jūs jau zināt, izmantojam jebkādu mežu stādu audzēšanai, koku stādu audzēšanai. Un šeit gan man dati tikai par Latvijas valsts mežiem. 24. pagājušajā gadā piegādāja 52 miljonus koku stādu. Un kopumā, Latvijas valsts meži ir aprēķinājuši, ka vienā kubikmetrā kūdras substrāta var izaudzēt 7500 priežu stādus, ar ko var attiecīgi apstādīt 2,5 hektārus mežu. Tā kā, un mēs arī eksportējam savus stādus, to jūs droši vien arī zinat, bet, lielākoties mēs patērējam tepat Latvijā sastādām savus mežus. Substrāts, tātad, kā jau minēju, tad vienā kubikmetrā, tā atšķirās, katrs rēķina mazliet savādāk, te ir minēts 6000 koku stādu, bet, ja mēs skatāmies pēc kubikmetra, tad neapstrādāta kūdra mums ir aptuveni 17 eiro, jau droši vien arī vairāk, šie ir pāris gadus veci dati, tad frakcionēta, jeb sadalīta pa frakcijām kūdra ir 28 eiro. Tad, kad jau mēs veidojam substrātu, tas ir jau sākot no 55 eiro un uz augšu. Tad mēs varam sastādīt koku stādus aptuveni 1800 eiro vērtībā. Un, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz tomātiem, tad tie ir kaut kā 1800 tomātu stādi. Šeit pat nav rēķināta raža, kas tādā veidā pēc tam tiek iegūta. Tas viss sāks tajā mazajā klucītī kūdras. Jāsaka, ka tā kā mēs esam pieraduši izmantot kūdru, paņemam maisu, atplēšam vaļā, satupinam tomātus, tā tas gandrīz profesionāli nenotiek nekur. Un tāpēc, ja tas nonāk profesionāļu rokās, katrs tas kubikcentimetrs tiek izmantots ļoti, ļoti efektīvi.
Un tad attiecībā uz to, kā purvs saistās ar meža nozari, ir tas, ja mēs kūdras ieguvi pabeidzam, tad mums ir vairāki scenāriji, ko mēs varam darīt šajā kūdras ieguves vietā. Mēs varam atjaunot purvu, mēs varam izmantot lauksaimniecībā, audzējot zālājus, ogulājus, un varam sagatavot arī izmantošanai meža saimniecībā. Sagatavot, tas nozīmē, tā ir tieši no noteikumiem iekopēts teksts, jo rekultivācija nozīmē sagatavošanu no kūdras ieguvēja puses. Tālāk pats zemes īpašnieks dara to, kas viņam ir jādara, audzē mežu tā, kā viņš to māk darīt. Var izveidot arī ūdens tilpes, sagatavot rekreāciju un izmantošanai citā veidā. Un tad jāsaka, ka meža saimniecība ir viens no tiem veidiem, ko mēs zinām, saprotam un ko mēs mākam darīt. Visi pārējie veidi, izveidot ūdens tilpes, tas ir aizdambējumi grāvīši. Ja? Rekreācija īpaši plaši nevar izmantot, lauksaimniecībā arī mēs, protam, bet zālāji un arī ogulāji neaizņem lielas platības. Tad, teiksim, visplašāk to var izmantot purvs meža saimniecībā, un to arī dara. Bet ir, protams, vietas, kur to nevar darīt, līdz ar to kļūdījies. Līdz ar to arī to nemaz nevar, daudz kur ir jākombinē mežs kopā ar šo dabisko atjaunošanu. Bet kas tad spiež mainīties mūs visus, ne tikai kūdras nozari, ir šīs zaļās prasības. Ja. Lielākoties jāsaka, ka zaļais kurs ir tas, kas mums visvairāk ietekmē, un jāsaka, ka lielā mērā tās ir zaļo organizāciju šīs neizdomātās prasības, bet bieži vien es teiktu, ka tieši tas, ka mēs neesam ar savu kaut kādu tādu saprāta balsi pārstāvēti šādās daudzās organizācijās, pieņemsim, Ramsāras konvencija, mums arī labi IPCC mēs esam it kā pārstāvēti, bet nesen. Mums vienkārši trūkst balss, kas mums izstāsta mūsu situāciju, un iespējams tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, jo mūsu situācija nav tikusi ņemta vērā. Šeit, pieņemsim, ir vides aktīvisti nesen Somijā, veica protestu pie kūdras ieguves vietas, un tā viņi rādīja, ka tur medņi un putni iebilst par to, kad tiek noņemts šis sūnu virsslānis. Un tas, starp citu, ir vēl viens veids, ar ko var aizstāt kūdru, ir nevis iegūt to, kas te ir apakšā, ko var redzēt, kūdru, bet tikai noņemot šo virskārtu un ļaujot viņai ataugt. Un šo virskārtu arī var izmantot kā kūdras aizstājai, jo tās ir sūnas, viņas nav vēl izveidojušās par kūdru, bet jebkurā gadījumā viņām ļoti līdzīgas īpašības. Tad ļoti daudzas valstis jau sāk atteikties no kūdras, pieņemsim, Īrija ir atteikusies no kūdras ieguves, tiesa gan vēl joprojām importē kūdru no Latvijas. Tur ir milzīgs daudzums ar kūdru, bet ir atteikušies. Lielbritānija ir atteikusies, plānoja atteikties līdz 17. gadam, tad viņi pārcēla šo termiņu līdz 23. gadam, tagad viņi pārceļ uz 26. gadu, un kā nevar atteikties. Šveice ir pateikusi, ka viņi neizmantos, bet viņi arī baigi daudz neizmanto, tā kā tur nebija īsti no kā atteikties. Arī Vācija, Nīderlande ir spiestas šīm zaļajām prasībām piekāpties un domāt par to, kā pakāpeniski aizstāt kūdru ar atjaunojumiem resursiem, bet jāsaka, tas nav viegli, jo mēs varam aizstāt kūdru tā, kā mēs pieņemsim, savā mazdārziņā izmantojam, tad nav problēma. Ar zirgu mēsliem, ar kompostu savā mājā taisīt, bet tiklīdz tas iet profesionāli, tas ir ārkārtīgi grūti, jo tur pieņemsim, šajā kilometriem garajā siltumnīcā ievazā kādu slimību no komposta, tie ir milzīgi zaudējumi. Vai ja šajā garajā siltumnīcā ir nezāles, tas principā tie visi stādi ir jāmet ārā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad kūdra mums vispār ir pieejama. Un tā raža, kas tomēr tiks izaudzēta, tad patērētājs samaksās par tiem zudumiem,
par to ražu, kas netika izaudzēta. Līdz ar to mēs samaksāsim par to tomātu visticamāk reiz 2 šajā pārejas periodā, kamēr mēs lēnām mēģināsim atteikties no kūdras. Tad tā ir taksonomijas regula, kas mums pasaka, ka kūdra nav ilgtspējīga. Līdz ar to jebkas, kas tiek audzēts kūdrā, nav ilgtspējīgs. Līdz ar to bankas nefinansē jebko, kas nav ilgtspējīgs. Tātad tā jau viena zīziem regula. Tas ir tas, kas mums nosaka, ka mums jāsamazina emisijas no visiem zemes izmantošanas sektoriem. Tur, kur mežsaimniecība, lauksaimniecība, kūdras ieguve. Un, ja šīs emisijas netiek samazinātas, tad principā jebkura biomasa, kas atstāja Latviju, nav ilgtspējīga. Tas attiecās arī uz granulām, tas attiecās arī uz šķeldi. Ja mēs kopā visa zīziem sektors nesamazinām šīs emisijas, tad tam var būt sekas. Sekas arī ne tikai tādas, ka labi nav ilgtspējīgs, bet mēs maksājam soda naudas un pērkam emisiju kvotas. Šajā laikā tas šķiet absurds, jo tūlīt mēs gatavosimies un mēs jau gatavojamies. Principā mums jābūt gataviem karam, kas nozīmē, ka mēs diez vai ka varēsim atļauties pirkt emisiju kvotas, maksāt soda naudas un domāt par to, kā kūdru aizstāt. Un es domāju, ka tas varbūt pat nebūs iespējams aktuāls tuvākajos gados nevienā no Eiropas valstīm. Šādu te pāreju, mainoties ģeopolitiskajai situācijai, varēja novērot arī Somijā. Somija 2022. gadā, līdz 2022. gadam viņi bija paredzējuši atteikties un atteicās no kūdras kurināšanas, bet 2022. gadā, kad mums bija tas, kas mums bija, mums bija principā enerģētiskā krīze, Somi atsāka kurināmās kūdras ražošanu principā uzreiz. Līdz ar to, viņi gribēja iet šo zaļo kursu, zaļo virzienu, bet tajā brīdī ļoti labi, ka daudz vēl bija šīs rezervas paturējuši un nebija tehniku pārdevuši, un viņi varēja ātri kūdru iegūt, un līdz ar to viņi nejuta tik ļoti to cenu kāpumu, kā mēs pieņemsim šeit Latvijā. Atcerieties, mums bija granulas maksāja €400 par tonu, un siltuma apkursa rēķini mums bija vienkārši gāja debesīs. Tad lielākoties es teiktu, ka tās ir zīziem saistības, taksonomijas regula, bioloģiskās daudzveidības stratēģija arī, bet to var vēl mainīt, jo tad, kad mēs veicam rekultivāciju, mēs arī varam atjaunot dabiskus purvus, un dabas atjaunošanas likums arī mums paredz, ka mums būs ļoti daudz no šīm kūdrainajām augsnēm, no purviem jāatjauno. Pat Eiropa ir apņēmusies apmēram 70% atjaunot, šie apludināšanas pasākumi mums būs. Un mums jau ir arī paredzēti, arī nozarē ir paredzēti. Tad, ja mēs skatāmies uz alternatīvām, tad kūdra salīdzinot ar alternatīvām ir labāka, gan no klimata viedokļa, jo tika salīdzināts kokosa šķiedra un akmensvate. Un tas ir tas, ko mēs patiesībā nemaz nenojaušam, ka mūsu tomātu stādiņš patiesībā tiek iestādīts vismaz Latvijā akmensvatē, visā Eiropā tieši tāpat, un nekur jau mēs tik daudz to kūdru neizmantojam. Tas mazais stādiņš izaug kūdrā, bet pēc tam viņš tiek ieturpināts akmensvatē. Un arī kokosa šķiedra savukārt, mēs viņu it kā saucam par kokopīt, bet tā nav īsti kūdra, tā ir šķiedra no kokosa. Tas, kas kokosam ir apkārt, ne tikai tie matiņi, zinat, bet arī pati tā čaulīte, un tā tiek izmantot, lai aizstātu kūdru. Un, kā jūs nojaušat, Eiropā kokosi neaug, kokosrieks, tas viss tiek mums importēts, un ar to visu mums atnāk arī dažādas baktērijas, sēnes, invazīvi augi. Un, pieņemsim, Somija ir pateikusi, ka viņa Somijā negrib redzēt nevienu kokosa šķiedras kubikmetru meža stādos.
viņi ir atteikušies un pateikuši, ka tikai tīri kūdri viņiem būs tieši šī iemesla dēļ, jo, ja tas mainoties klimatam, daudzi augi mums, daudziem augiem šie apstākļi kļūst pieejamāki, labāki, lai viņi augtu, tie, kas mums parasti auga dienvidos. Un tas ir ārkārtīgi liels invazīvo augu risks. Un ne tikai augi, tās ir sēnes, dažādi insekti. Un jāsaka, ka, ja pieņemsim, par to vēl varētu ilgi runāt, mums vairs nav laiks. Tad, kokosšķiedras substrātam tās bija 48 milī ekopunkti, minerāli vatēji 10 un kūdras substrātam 6. Tik ļoti liela atšķirība, un tas viss ir dēļ tā, ka tas kokosšķiedra ir jātransportē tālu, un ļoti liels ūdens patēriņš daudz tiek patērēts ūdens šī substrāta ražošanā. Un domājot par minerālu vatu, iedomājieties, lai no akmens dabūtu vati, tur jāpieliek ļoti liela enerģija, lai tas tā notiktu, un tas arī tas, kas viņu padara netik zaļu. Ja mēs skatāmies uz nākotnī, tad ir aprēķināts, ka ja cilvēku daudzums, un ir prognozēts, ka cilvēku daudzums līdz 50 gadam pieaugs līdz 10 miljārdiem, un tādēļ mums, un arī paradumi mainīsies, cilvēki jau maina savus paradumus, gribēs vairāk dārzeņus, vairāk zaļumus, netik daudz gaļu. Līdz ar to arī no šī viedokļa tas patēriņš, pieprasījums pēc kūdras pieaugs. Bet ir arī šīs zaļās prasības, kas vēl nosaka, ka kūdra ir jāizstāj. Un te mēs varam redzēt, tajā pirmajā stabiņā ir pieprasījums prognozētais pēc kūdras, tas pieaugs par 200%. Tad ir arī kokosšķiedra. Tagad ir aptuveni, 17. gadā tie bija aptuveni 11 miljoni kubikmetru, bet ir plānots, ka būs aptuveni 46 miljoni. Un arī mīza pieaugs 10-kārtīgi, pieprasījums pēc komposta, perlīta, akmensvates, tufiem un, kā redzat, jaunas izēvielas. Būs vajadzīgi 65 miljoni kubikmetri. Tas ir 1,5 reizi vairāk nekā šobrīd mēs izmantojam kūdru. Līdz ar to, ja mums jāizstāj kūdra, tie būtu 80 miljoni plus 65 miljoni, kas ir jaunas izēvielas. Principā mums ir jāatrod 45 miljoni kubikmetri jaunas izēvielas līdz 30. vai 50. gadam. Principā vēlams līdz 50. gadam. Ja mums jāizstāj ir kūdra, tad līdz 50. gadam šāds daudzums ir jāatrod. Tas vienkārši ir neiespējami. Bet šāda atteikšanās no kūdras tiek dzīta cauri un tiek forsēta, neņemot vērā šos ciparus. Bet jāsaka vēl, ka te nav ņemts vērā tas, ka klimata pārmaiņu dēļ arvien vairāk augu būs jāaudzē siltumnīcā. Līdz ar to mums ir ne tikai tie augi, ko mēs jau tagad audzējam, bet vēl pieņemsim zemenes, kas līdz šim ir auguši uz lauka, tad tagad tās pārcelsies siltumnīcām. Un tad vēl vajadzēs vairāk šos substrātus. Un tad tas šeit nemaz nav ņemts vērā. Jo, pieņemsim, es ļoti bieži pieminu šo Amerikas piemēru. Amerika audzē zemenes 18,000 hektāru. Un, principā, šo neprognozējumu laikapstākļu dēļ viņi plāno pāriet principā uz siltumnīcām. Un tas Kanāda nav gatava šādu, tagad Kanāda noteikti daudz, kam vispār nav gatava saistībā ar Amerikas pieprasījumu, bet viņi arī tā nebūtu spējīgi tik daudz kūdras arī savos purvos atrast, kaut viņiem ir ļoti, ļoti daudz purvi. Jo tas process, lai tiktu līdz kūdras ieguvē, ir ļoti, ļoti garš. Visi IVN, kūdras lauka sagatavošana un tā tālāk. Līdz ar to mana prognoze ir, ka labākajā gadījumā mēs līdz 50. gadam varēsim par 50% aizstāt kūdru substrātā, bet tas nenozīmē apjoma ziņā, bet tīri kūdras substrātā. Ja tikpat labi tas kopējais patēriņš var pat pieaugt, bet mēs varbūt varam atrast tās citas izēvielas, kas mums ļautu 50% aizstāt. Un jāsaka, ka tas ir tāds maksimālā robeža, kur kūdra var noneitralizēt citu substrātu negatīvo ietekmi. Ja? Tiek uzskatīts, ka ja 70% ir kūdra, tad 30% diezgan droši var pievienot daudz ko, un kūdra savām īpašībām noneitralizēs to visu slikto, kas nāk ar tām citām izēvielām.
Bet 50% tas varbūt būtu jāpiestrādā gan zinātniekiem, gan jāsaprot. Es neredzu, ka to varētu dabūt gatavu tā, ka tā ir nulle. Mēs vienkārši to vienkārši nevar izdarīt, jo mums ir arī pasaulē koku stādīšanas mērķi, kur mums ir jāapstāda, kurš zina, cik ir paredzēts apstādīt, cik stādus sastādīt. Tur bija kaut kāds milzīgs daudzums ar kokiem, ko mēs plānojam sastādīt līdz 50. gadam. Kur tad viņi visi izaugs? Mēs taču viņus neņemsim ārā no meža un neiesim atkal mežā stādīt. Tad viņi ir kaut kur jāizaudzē. Un tātad pieprasījums pēc kūdras tomēr būs. Te ir par to, cik daudz patiesībā mums ir pieejams izejvielas. Es neiešu cauri. Principā mums ir ļoti daudz koksnes šķiedru pieejami, kā mēs redzam, bet viņi tiek izmantot citās nozarēs. Un tā teikt, konkurence uz koksni ir milzīga. Ja? Visi grib atjaunojumu resursu, mēs gribam atteikties no plasmasas, mēs gribam aizstāt ar koksni, mēs gribam celtniecībā atteikties no viskā un aizstāt ar koksni, mēs gribam arī kūdrā aizstāt ar koksni, un pētījumi jau tiek veikti par to, kā tas ir iespējams, un jāsaka, neiet tik viegli. Ja? Tātad neiet tik viegli arī kūdru aizstāt ar koksni, bet jebkurā gadījumā tas tiek darīts, pieņemsim, mūsu lielākais kūdras ieguvējs Pinsdrupa Latvija jau šobrīd 20% saviem substrātiem pievieno koku šķiedru. Viņi to jau dara ilgi. Tad kā tad mēs varētu sasniegt klimata neutralitāti? Tas ir, kā mēs varētu jau tagad palīdzēt tam visam, ir dati. Un tas ir tas, kas mums ļoti, ļoti trūkst. Mēs balstām visas savas politikas uz ļoti nepilnīgiem datiem. Kaut vai, pieņemsim, ņemot vērā to, ko es jums rādīju par purviem, ja, par to, cik mums ir izplatība, mēs vispār patiesībā nezinām, cik patiesībā mums ir kūdrainās augsnes, cik mums ir purvi, cik mums ir varbūt arī tiešām purvaini meži, cik daudz emisijas no kura rodās, kurš rekultivācijas veids ir labāks. Tā kā mums vairāk no rietumiem nāk šī informācija, ka ir jāpūdeņo teritorijas un viņām visām jābūt mitrām. Savukārt mēs paši redzam, ka mēs, protams, vairāk mežu stādīt, tātad tā ir ar nosusināšanu. Jāsaka, ka ne visur tas būs iespējams, ne visur mēs varēsim pacelt ūdens līmeni vienkārši tā iemesla dēļ, ka tad, kad purva veidojās, bija pavisam citi apstākļi, un mēs viņiem vienkārši nevaram fiziski to ūdeni tur dabūt vairs atpakaļ. Līdz ar to mežs būs vienīgā opcija, un būs arī vietas, kur noteikti mēs nevarēsim nosusināt tik daudz, lai mežu iestādītu. Ja? Tāpēc mums ir tik daudz vēl patiesībā trūkst zināšanu, un mums ir tik maz laika, mums ir tas 50. gads uzlikts, ka mums jābūt klimata neitrāliem. Mēs pat nezinām, cik neitrāli vai neitrāli mēs esam šajā brīdī, bet mums jābūt klimata neitrāliem. Tas ir tas, ar ko es vienmēr uzsveru, kad nevajag pieņemt sasteigtus lēmumus, nevajag skriet ratiem pa priekšu, ir zinātne, ir dati, un tikai tad ir lēmumi, zinātnē balstīti lēmumi. Tad vairāk, protams, būtu labi, ja mēs pārstrādātu Latvijā, un iespējams klimatiski apstākļi mums arī ļaus vairāk kaut ko audzēt Latvijā. Un tas, ko mēs nezinām, arī kas notiek ar kūdru, tad, kad viņi nonāk siltumnīcā. Kas ir tas tālākais? Labi, viņi nonāca siltumnīcā, izaudzēja to baziliku, bet kur palika tas podziņa saturs, kur viņš izauga? Tad, ja mēs zinātu, ka viņš jau tiek pieskaitīts citas valsts emisijās, mēs par šo neuztrauktos. Ja? Jo tas ir tas, kāpēc mēs pieņemam, ka šie 1,4 miljonu tonu kūdras tajā pašā gadā oksidējās, un līdz ar to mums viņi jāpieskaita savā emisiju bilancē. Un tas ir tas, par ko mēs esam spiesti maksāt, būsim spiesti, vēl ne, būsim spiesti maksāt soda naudas, pirkt emisiju kvotu sūtētājiem. Bet zinātnieki jau ir pierādījuši, ka tas tā nenotiek. Ja jūs tagad paskatītos, labi, šeit nav neviens, varbūt kur viens kūdras puķu podiņš ir. Ja mēs iestādām puķi, nav tā, ka nākamajā gadā tur ir tukšums. Nav vairs nekā. Ja. Tas būtu tad, ja mums būtu tā tūlītēja oksidācija, tas ogleklis viss uzreiz aiziet gaisā tajā pašā gadā. Viņš patiesībā sadalās ļoti lēnu. Ja tas ir substrāts, tie ir aptuveni 6% gadā. Ja tā ir tīra kūdra, tas ir aptuveni 1% gadā. Ja? Līdz ar to
Šo visu izstiepjot tādā ilgākā laika posmā, mēs iespējams tik ļoti nesatrauktos par šīm emisijām. Un otra lieta, kas mums ir ļoti nepareizi tiek darīta un pieskaitīta, ka mēs tās emisijas, kuras patiesībā eksportējam, pieskaitām paši sev. Mēs viņus aizvedam projām, kūdru eksportējam, bet emisijas paliek. Kā tad tā? Tad kūdra aizbrauc ar visām emisijām. Un tas ir tas, ko es arī stāstīju par tām valstīm, kur mēs esam ļoti maziņas, Baltijas valstis, ļoti grūti sadzirdamas. Un skaidrs, ka veidojot politiku, nevienam nav izdevīgi šīs emisijas ņemt uz sevi, ja? Vācijai, piemēram, Nīderlandai. Un tas, ko mēs arī mēģinām šajās starptautiskajās organizācijās panākt, to taisnīgumu, ka tas, kas viņus pērk, tas arī viņus sev pieskaita. Un līdzīgi kā mēs ar degvielu, ja? Nav jau tā, ka tās valstis, kas iegūst naftu, viņas tagad visas tās emisijas sev pieskaita. Mēs taču braucam ar mašīnu, ja? Mēs rēķinam to šeit, bet ar kūdru kāpēc tas tā nenotiek. Tas būtu tas, kur mums trūks datu, trūks varbūt arī tādas lobby ietekmes, un tāpēc kūdrai šobrīd ir zināmas grūtības, bet nepārvarams, ja, nozarei. Un tad mēs pagājušā gadā aizpagājušā gada beigās veicām SKDS aptauju un mēģinājām saprast, ko cilvēki zina par kūdras ieguvi, jo tas ir tieši tas, kāpēc vai mēs pieņemam zināšanās balstītas lēmumus vai nē. Ja? Un tad mēs skatījāmies, ka patiesībā jāsaka, ka diezgan liela daļa cilvēku zina, ja, varbūt ne sīkumos, bet lielākā daļa cilvēku zina par, kas ir kaut ko vismaz par kūdras ieguvi. Tad vēl mēs ievērojām, ka tās zināšanu līmenis pašvērtējumi bija sliktāks jauniešu vidū, sliktāks rīdzinieku vidū un savukārt ļoti labs Zemgalē. Tā kā es domāju, ka jums ir kūdras ieguvēji piestrādājuši pie tā, lai jūs zināšanas šeit ir labākas nekā citur un Latgalē. Ja, tad, kas interesanti, Vidzeme netik ļoti. Vidzemē pieskaitās arī Rīgā. Tā kā, jā, tas bija tāds interesants fakts un attiecīgi mēs arī novērojām, ka jo vairāk cilvēki zina par kūdras ieguvi, jo pozitīvāk viņiem ir attieksme pret kūdras ieguvi. Un jāsaka, ka kopumā mums ir aptuveni vairāk kā 70% cilvēkiem kaut kur 70% ir drīzāk pozitīva vai pat ļoti pozitīva attieksme pret kūdras ieguvi. Un šis ir tāds zināmā mērā pārsteigums daudzām Eiropas valstīm, ka mēs šos datus rādām, ka kā tas tā var būt, jo visiem liekas, ka cilvēki pret kūdras ieguvi izturās negatīvi. Un tas ir tas, kas mums tiek kultivēts no zaļām organizācijām, masu mēdījos, ka tagad visi domā un cilvēkam liekas, ka viņam jāpieslieņ kādam no šiem viedokļiem. Bet Latvijā tā nav. Mēs zinām, kas ir kūdra, mēs zinām, kas ir zeme, mēs zinām, ko tur var izaudzēt. Te ir sadalījums vairāk pa reģioniem. Un, varbūt noslēgumā es gribu teikt, ka ko cilvēki gribētu redzēt pēc kūdras ieguves, lielākā daļa gribētu tomēr, lai atgriežās purvs. Un nākamā vietā, tā teikt, ir stādīt mežu. Tā kā jums iespējams ir darba lauciņš, saprast, kā šajos purvos labāk iestādīt mežu, un mežs var būt gan mitrs, gan sauss. Un, pieņemsim, melnaukšņu meži mums ir ļoti maz, bet šie meži tiek uzskatīti par arī no Eiropas regulu viedokļa par ļoti labiem klimatam draudzīgiem mežiem. Tad trešā vietā mums ir krūmelenes, ogulāji, un tad ir lauksaimniecības zemes, un par vēja parkiem ir tā kā mazāk tas viedoklis. Bet vienkārši cilvēki daudz nezina par vēja parkiem. Jūs šeit zinat, bet ne visur. Un pavisam noslēgumā es gribu teikt, ka ja mums liekas, ka mums ir ļoti daudz problēmu, tad es gribētu atgādināt, ka mēs dzīvojam tā melnās svītriņas mazā daļiņā. Ja, tas ir šī visa Zemes vēsture 4,5 miljardu gadu.
Un, ziniet, tai zemē daudz nerūp. Viņa tāpat ir gājusi savu attīstības ciklu, un viņa arī bez mums, ar mūsu darbībām vai bez mūsu darbībām nekur daudz nepazudīs. Tāpēc, ja kādam ir klimata panika, tad šis es ceru, ka jūs var atvēsināt. Mēs dzīvojam ledus laikmeta, starpledus laikmetā, un nākamais ledus laikmets sekos. Un ar to es jūs arī visus apsveicu. Tā kā, jā. Mums ir arī tāds kūdras plāksnītes, ko mēs ik pa laikam cilvēkiem dāvinam. Ja es to varu, tad tu arī vari filtrēt un turēt ūdeni, noglabāt oglekli un turpināt augt tava Latvijas kūdra. Tāds man arī novēlējums. Jūs noteikti visi varat daudz, jo mums arī ir jāvar Latvijā daudz, jo, diemžēl mēs esam mazi un mums ir jābūt skaļiem un vareniem. Kaķītis no Straumes to ļoti labi pierādīja. Mēs varam.